Uzrakstīt atlūgumu man bija ļoti bail. Dažus mēnešus. Man bija bail aiziet no dzīvokļa un nomāt īrēt darbnīcas telpas. Man bija bail sākt deliģēt darbus, maksāt kādam, likās, kad es nepavilkšu. Man bija bail ieguldīt savus pirmos 1000, 2000 uzņēmumu attīstībā. Man bija bail sākt runājošu video, man bija bail izcelties. Man bija tas ceļš, mana mazā biznesa Amalija zīmola veidošanas ceļš bija pilns ar bailēm. Bet tagad es varu pateikt paldies tam brīdim, kad es tiešām saņēmos un uzrakstīju to atlūgumu. Un sākās mans izaugsmes ceļš, kā es no kautrīgas, bailīgas, nepārliecinātas, šaubu pilnas meitenes esmu tagad tur, kur es esmu, ja, un cik esmu ļoti augusi. Jā, man vēl ir daudz, ar ko strādāt, bet tas posms, tas transformācijas ceļš, kā esmu izaugusi, tas man vienkārši tagad skatos, paļāviens, tas bija, katras asaras vērts, bet šodien parunāsim par bailēm. Bailēm, kas ļoti daudzus bremzē, un es tagad arī redzu, tagad 2026. gads, jā, kad cilvēki vairs nevar pa vecam, bet viņi nevar aiziet prom no darba, un arī vīrieši, bet kā tad tālāk, jā, bet ja nu nesanāks? Bet mēs nekad nevaram zināt, vai sanāks vai nesanāks. Bet ko es varu pateikt pēc savas pieredzes? Tā kā man bija ļoti liela vēlmes būvēt savu biznesu jau sen, jau tad, kad es vairākus gadus strādāju tajā algotajā darbā. Bet es nezināju kā, es nezināju ko, man nebija naudas līdzekļi lieki. Es neredzēju to izēju tajā brīdī. Bet, ja cilvēkam ir tā milzīgā vēlme, tas gribas spēks, piemēram, mēs tagad runāsim par biznesu, jo tomēr mans profils ir par biznesu, uzsākt savu biznesu. Jā, tev ir ļoti liela vēlme, bet ir bailes. Bet, ja tu pārkāp tām bailēm pāri, un nebūs nekāds, protams, ka tur rožu, ziedlapiņām, tur skaists un viegls ceļš kaisīts. Nē, tā nebūs. Neviens biznes nav uzbūvēts tā easy peasy un viss aiziet. Bet, ja tev ir liela vēlme, tev viss sanāks. Tev viss sanāk. Tev vajag, protams, saņemties. Un nevis tā kā saņemties tikai to plānu B. Ziniet, kā man bija? Man bija tā, kad es sapratu to, ka man ir jāiet projām, kad es vairs nevaru. 30 gados bija 30 gadu krīze, kā saka. Bet, kad es pieņēmu to lēmumu, es biju ļoti laimīgs, biju priecīgi. Man bija tāds, būs labi, viss sanāks. Viss būs. Bet ko es darīju, nevienam neteicu. Pirms es uzrakstīju atlūgumu, aizsūtīju personāla daļā, lai viņi man akceptē, un tikai tad es sāku visiem pateikt. Kāpēc? Tāpēc, ka ja es būtu pirms tam jau to pateikusi, cilvēki teiktu, tiešām tev to vajag, tev taču ir stabils darbs, tev tepat tā stūmā, tev labi maksā. Tās, nē, paskaties, šitas ir bankrotējis, paskaties, nē, tev nekas nesanāks. Un ja es pirms tam būtu citiem to pateikusi, es nebūtu visdrīzāk uzrakstījis atlūgumu, jo citu bailes. Ko citi sāka pēc viņu pieredzes, jo viņi paši nespēja to uzdrošināties. Tas arī stagnē. Tas arī reāli neļauj virzīties uz priekšu. Un tāpēc tādā gadījumā vispār vislabākais variants, ko es reāli neizmantoju, jo tajā laikā es vēl vispār biju tāda kautrīga un ko es tur līdīšu pie citiem, ir atrasties citu cilvēku vidū, kuri tā ir izdarījuši vai kuri attīst savu biznesu, jo viņiem savādāk tā domāšana. Un te ir tā, ka tātad, ja tu baidies aiziet prom no darba, bet gribi veidot savu biznesu, grūtākais variants būt savā darbā un veidot savu biznesu, bet tas ir ļoti grūti, jo tu jau tā esi, tu nevari būt robots, tev vēl noteikti ģimenes tiem, kuriem ir strādāt, piemēram, savā biznesā, strādāt savā darbā, plus vēl attīstīt savu biznesu, plus tev ir ģimene vai viss pārējais. Tas nav reāli, tas ir ļoti grūti, tas ir ļoti smagi, bet tie, kas grib, tas ir variants. Bet man bija tā, ka es tad padomāju, es gribu iet prom no darba, tad man pirmos mēnešus punkti nebūs nekāds normāls pieprasījums, nebūs baigi nekāds pārdošanas, būs jāieguldās biznesā, un man pie tam vēl nebija tas, kad man bija tas pamatkapitāls, tur, piemēram, tu vari 5000 ielikt biznesā, nē, man tā nebija. Es sāku ar es 100, 200, es tur pakāpeniski, reāli pakāpeniski.
Tad es biju pareiķinājis, tātad man izmaksās algu, plus vēl atvaļinājuma dienas, plus vēl 9 mēnešus pirms 8 gadiem maksāja normāli salīdzinoši bezdarbnieki. Es varētu tā gada laikā mēģināt arī uzcelt savu biznesu. Tātad man bija tas drošības plāns. Te es iesaku ikvienam izveidot savu drošības plānu. Iespējams, tev ir 10 000 iekrāti. Un tātad parēķini. Tātad tev mēnesī vajadzēs izdzīvošanai. Sākumā, protams, ka tu tur tiešām netērē naudu tur kaut kādām tur super dārgām lietām, bet tiešām varbūt izdzīvošanai, ja tu ļoti gribi savu biznesu, tur 1000, tev vajag mēnesī, lai tu varētu izdzīvot, kā kuram, bet es saku, biznesa sākumā, ja nav lieki līdzekļi, ir jāiemācās arī, man nepatīk tas vārds, es negribu to darīt, bet, taupīt. Un tātad tu parēķini, tu varētu izvilkt reāli, gadu, jā, atkarībā, cik tā nauda, tad tu darīši to. Nevajag tā uzdulot, tev ir jābūt tomēr plānam un kaut kādai drošības naudai. Un tad arī sāstu veidot to savu biznesu, bet noteikti ir arī svarīgi tā biznesa ideja, lai tā biznesa ideja neprasā tur super ieguldījumus. Tāpēc es sēdēju vairākus mēnešus un domāju, ko es varētu darīt. Un, kad es sapratu, ka es varētu sākt šūt uz pasūtījumiem, ja sākumā es tur minimāli, man pietiek ar ieguldīt tur 100 eiro pirmajiem kaut kādiem materiāliem, lai varētu kaut kā pakāpeniski šūt un pēc tam to naudu, ko es saņemu no klientiem, es atkal ieguldu atpakaļ, un tādā veidā es arī darīju. Man vienu brīdi bija tur domā kaut kādu saldējumu kafejnīcu taisīt, bet tur sāku rakstīt kaut kādu biznesa plānu, investors meklēt, es sapratu, Dievs, tas taču kāds saldējums Latvijā. Te ir svarīgi, jā, lai tu neizdomā tādu arī ideju, kur tev vajag tik daudz naudu ieguldīt, ka tu nevari pakāpeniski, un tu nepavilksi. Te ir arī svarīgi tomēr tā biznesa ideja. Vai, protams, ja tu pakalpojumus kaut kāds gribi sniegt, tur vispār maz ir ieguldījumi vajadzīgi. Pakalpojumiem vispār ir visvieglāk. Tajā laikā, pirms 8 gadiem, kad sāku savu biznesu, man neienāca pateikt, ka vispār varētu pakalpojumus sniegt. Kā piemēram tagad, ja? Tagad es palīdzu citiem biznesiem attīstīties, augt, pārdot vairāk sociālajos tīklos, veidot personīgo zīmolu, un tur nevajag, piemēram, ja no nulles sāk tik daudz tos naudas līdzekļus kā ražošanas biznesā. Jā, bet tās bailes, ar viņām ir jāstrādā, bet es jums pateikšu ļoti labu lietu. Bailes, tas nav nekas iedzimts, tas nav nekas, no kā mēs nevaram tikt vaļā. Ja, kā, piemēram, mums iespējams ir iedzimts, mums ir iedzimts, kas mums varbūt iedzimts, nezinu, kaut kas ne tā ar seju, ja, un kas mums nepatīk, un mēs nevaram to mainīt. Citos gadījumos var kaut kādu operāciju uztaisīt plastisko, bet bailes, tas nav iedzimts, tas ir vienkārši paņemts no bērnības, no skolas laikiem, no citiem cilvēkiem, ja, un ar to var strādāt, ja, tiešām strādāt, ejot pretī savām bailēm, tā kā visas es nevaru, es mēģinu, es eju, es daru, un tad, kad tu vairāk sāksi iet pār savām bailēm, un sapratīsi, ak, Dievs, nemaz nav tik traki, tev paliks vieglāk. Tu sapratīsi, ok, un vēl, ko es noteikti iesaku, paskatieties cilvēkus. Piemēram, ja tu gribi iet prom no darba, izveidot savu biznesu, vai, piemēram, tev ir jau biznes, un tev vajag deliģēt, ja, ņem kādu darbinieku. Un skaties, vai kāds cilvēks tā vietā to ir darījis un kā viņam sanāca. Ir darījis, piemēram, es aizgāju prom no darba, es aizgāju prom no dzīvokļa un strādāju darbnīcā. Un sāku deleģēt darbus, maksāt citiem. Un man sanāca, un viss sanāca, un visu varēja salikt. Un, protams, ka sliktākajā gadījumā, ja kādreiz, piemēram, tev kaut kas tur nebūs ar naudām, var taču daudz ko sarunāt. Bet galvenais, lai tas tur neievelkās, tur baigos tur mīnusos. Bet te jebkuram cilvēkam, ne biznesā, ne tikai biznesā, gan biznesā, es iesaku iet pār savām bailēm. Un tur ir izaugsme. Un tur ir nauda. Un tur ir rezultāti. Un tur ir kaut kas krūts. Ticiet man. Visam, kuras esmu gājusi pret savām bailēm, ir bijis pēc tam daudz labāk. Un īstenībā mēs savā galvā tik daudz sadomājamies muļķības, bet īstenībā nemaz nav tā, ja? Nav. Un, jā, mans vēstījums tev šodien izdari kaut ko tādu, no kā tev ir bail. Piemēram, tajos pašos sociālajos tīklos, es zinu, cik daudz cilvēki baidās parādīt savu patieso būtību, tādi, kādi viņi ir, runāt tā, kā viņi runā ikdienā, tā, kā viņi runā ar klientiem.
jūs iespringstat par to, ko pateikt, lai tikai viss būtu perfekti, lai neviens jums nepiekasītos, bet tas, nestrādā. Jūs drīkstat, jūs tiešām, paņemat to drosmi un drīkstat pateikt to, ko jūs domājat, pateikt tā, kā jūs domājat, parādīt, tieši katram mums ir sava harizma, un jūs baidaties no savas harizmas, bet tieši tā harizma būs tas, kur cilvēki jūs iemīlēs, jums būs vieglāk runāt sociālajos tīklos, un vēl pēc tam, ja tiem, kuriem ir grūtāk saprast, kā pārdot ar sociālajiem tīkliem, kā runāt par savu produktu un pakalpojumu tā, lai cilvēks gribētu pirkt, atrast tos iemeslus parādīt, kā viņiem pirkt, jums būs daudz vieglāk. Ja? Sākumā es iesaku strādāt ar savu, nebaidīties, izteikt savu viedokli sociālajos tīklos, strādāt ar savu harizmu, tiešām tādi, kādi jūs esat mājās, pagi, ja? Tādi jūs varat būt arī sociālajos tīklos, tiešām. Un tad tas nav tas, ka, piemēram, es tagad esmu, piemēram, biznesa mentore, pārdošanas mentore, un man ir jābūt formālai, ar žaketīti. Nē, tas cilvēkiem vairs galīgi nav aktuāli, jo tu jau tāpat vari bez kaut kādas žaketītes, bez kaut kādas formalitātes parādīt to, ka tu esi eksperts savā nišā, ka tu kaut ko zini. Tas jūsu solis, piemēram, tie, kuri baidās būt atvērtākiem sociālajos tīklos, uzdrošināties, esat harizmātiskāki, un tālāk jau par pārdošanu varat nākt pie manis mācīties. Es jums iemācīšu, kā pārdot ļoti labi keisi klientu, kad 5000 pat no viena video apgrozījums ir. Klientam 4000 rekords, daudziem pa 1000, un vispār tas, ka cilvēki saprot, kas ko kā, un vēl vairāk ir klienti, tā kā, ja vajag palīdzību tev pārdot, es tev iemācīšu. Bet, te ir tā, ka pirms tam mani klientu diagnostikas viņam bezmaksas, es uzdod daudz dažādas jautājumus, lai saprastu, kas ko kā, un ja es redzu, ka tiešām būs grūti, un nav tas, kad es arī pateikšu, ka, piemēram, kad es visdrīzāk tev nevarēšu to iemācīt, ja, tev ir tāda niša, tāda sarežģītāka, vai tas, piedod, tā kā sadarbība nebūs ar mani. Es pateikšu, kā ir, es tur netaisos, piemēram, tiešām tev vēl tas cerības iedot, tu tūlīt sāks pārdot vairāk, tev būs vairāk klienti. Ja es redzēšu, ka nē, tad es pateikšu arī nē. Vēl situācija pie manis bija arī viena klienta un tā, bet beigās mēs sapratām to, ka viņai vajag deleģēt, viņai vajag cilvēku, kas viņas vietā liks tur storijus, vai ko, tur filmēs, samontēs, tas, un viņai pateicu. Tev šobrīd vajag, ka kāds tavā vietā darīs to, un ne pie manis. Un viņa teica, jā, tiešām man to vajag. Tur nav ko melot klientiem, vai ne? Esam godīgi. Tā kā, ja kādam vajag vairāk klientus, iemācīties pārdot ar sociālajiem tīkliem, apakšā ir mani dati, noteikti mani dati, kā ar mani var sazināmies un visu sarunāsim. Un noteikti piesakojiet man šeit un sociālajos tīklos, tur es vēl daudz plašāk, jaudīgāk visu stāstu. Un atstājam komentārā. No kā tev ir bail? Kas kā tu jūti? Kas ir tavs nākošais solis tavā biznesā? Vai, piemēram, tu gribi aiziet prom no algota darba un uzsākt biznesu? Kas ir tas? Un kas tev ir bremzē? No kā tev ir bail? Es noteikti gribu dzirdēt un tev atbildēt kaut ko, nomotivēt un vispār saprast, kas mani klausās un kā jums ir bail, ja? Paldies jums, mani sauc Ligita, Štikāne, es nezinu, kā sevi šobrīd dēvēt, biznesa mentore, pārdošanas mentore, bet esmu no nulītes izveidojis savu zīmolu, mazo biznesu 6 gadu laikā ar praktiski no nulītes, bez lieliem naudas ieguldījumiem, uzņēmumu, kuram ir 80,000 apgrozījums gadā. Bet tagad tas zīmols ir jau pie citas dāmas rīcībā. Bet, kaut ko jau es tomēr zinu. Lai visiem brīnišķīga diena, lai viss izdodas, un tiekamies jau nākošajā sērijā.